Čau, mani sauc Arta Beinoroviča. Un mani sauc Paula Feldmane. Un šis ir mūsu podcasts Profesiju kaleidoskops. Kāpēc profesiju kaleidoskops, Arta, varbūt pastāstīs mūsu klausītājiem? Tu atceries, kādreiz mūsu bērnībā bija tādi kaleidoskopi, vai ne? Un tad viņus varēja grozīt. Un redzēt dažādus attēlus. Krāsainus, skaistus. Jā. Nu jā, viņi varēja tā grozīt, un tad tur varēja skatīties, un kā tu pagriez no kāda leņķa tā savādākā gaismā, tu ieraugi to bildi. Un tad, man liekas, mēs arī šajā podkāstā arī skatāmies uz profesijām, tātad pamats ir profesijas, bet mēs to kaleidoskopu leņķi esam iegriezuši uz dzimuma perspektīvas, laikam tā. Varētu teikt arī tā, jā. Jā, un profesijas aplūkot no dzimumu stereotipu leņķa, kaut kas tāds varētu būt. Nu, tātad vīrietis un sieviete un profesija. Bet tomēr kādas profesijas? Tas ir jautājums. Nu, jā, šobrīd man liekas, ka pasaulē visur ir ļoti tomēr aktuāli tā dzimuma līdztiesība un to, cik ļoti, man liekas, pirms jau gadu desmitiem runā par to, ka sievietes tomēr nav līdztiesīgas vīriešiem, vīrieši ieņem vadošos amatus, sievietēm tomēr ir mazāk šis procents, tur var runāt gan par lielu uzņēmumu vadību, gan par politiku, dažādiem amatiem, tomēr tās sievietes tiek ierobežotas. Un man liekas, ka mums ir jāskatās uz tādām profesijām, kur tomēr mēs jūtamies jocīgi, mēs redzam, ka sieviete ir tajā profesijā. Kaut kas tāds. Piemēram, varbūt kaut kas uz aizsardzības jomu. Kaut kā, piemēram, policija, ugunsdzēsēji, kur tu neiedomāsies, ka tipiskais cilvēks, kas tev varētu ierasties uz izsaukumu, ir sieviete. Jā, jo aizsardzība man arī liekas, jo tas, ko es minēju pirms tam, liela uzņēmuma vadība un politika, par to jau runā, bet par tām aizsardzības jomām tas ir tāds diskutabls jautājums, bet par to tā mazāk, ja par politiku ir atrunāts jau tēmas, tad par šo mazāk tieši. Un jā, kā jau tu minēji, tad policija, ugunsdzēsēji, tiešām mēs tur sagaidām vīrieti, fiziski stipru, kas varēs nodrošināt to aizsardzību un likt justies droši vien. Tas pats arī ar zemesargiem, ar militārām personām, arī mēs sagaidām, ka armijā dodas vīrieši. Un šo jau var apstīt arī savā ziņā tādā hobiju līmenī, piemēram, skatoties uz medniekiem. Arī, jā. Jo tomēr arī tur, ja tā pabāro vairākas sievietes, piedalās varbūt pēc tam kaut kādos pēcapstrādes procesos vai arī iet par dzinējiem. Nevis pašas ir tās, kas ņem rokās ieroci un dodas mežā. Jā, patiesībā tagad, kad tu pieminēji tos medniekus, tad patiesībā, jā, no manas pieredzes arī ir tā, ka man ģimenē, arī, cik es zinu, cik man ģimene piedalās medību kolektīvos, tad arī sievietes ir dzinējas, un tad tas ir kaut kas īpašs notikums, bet tā jau nav, arī sievietes var paņemt to lielo pistolu. Mednieki tagad visi apvainosies, ka es sauc par pistolēm, bet arī var darīt to darbu. Kāda tad šķirba, kāds cilvēks izdara to atbildīgo soli, galvenais, lai ir vispār tā prasme un gribu to darīt. Un tam jau patiesībā, tie ir tikai tādi patiesībā stereotipi mūsu galvās. Jā, jo tas fiziskais spēks, ja tā skās, nemaz jau nav tik ļoti vajadzīgs un nozīmīgs, jo nereti ir nepieciešama vairāk kāda loģiskā domāšana, lai saprastu, kā atrisināt problēmu, nevis spēks, lai izdarītu šo te risinājumu. Jā, un tāpēc arī mums vajag šādu podkāstu, kur mēs varam satikt cilvēkus, kas šādās diskutablās aizsardzības profesijās ir, un ir sievietes, un ir vīrieši, un tomēr, kur mēs brīnamies par to, ka sieviete ir tādā profesijā. Un, manuprāt, tas būtu ļoti interesanti apskatīties, cik viegli tad ir būt sievietei ugunsdzēsējai. Kā tad uz viņu raugās, jo gribot, negribot, mēs, piemēram, šobrīd arī šeit sēžam, runājam, mēs saprotam, ka nav jau atšķirības sieviete vai vīrietis policists, piemēram, bet sabiedrībā tie stereotipi ir, un arī man pašai, ir tas iekodētais tajā apziņā, ka tomēr ir tās vīriešu profesijas, ir sieviešu profesijas,
Bet tāpēc arī ir svarīgi par to runāt, un tāpēc arī ir šis profesiju kaleidoskops, kur mēs profesijas apskatām no dzimuma puses. Un es ceru, ka mums izdosies uzzināt kaut ko interesantu, vērtīgu un lauzt šos stereotipus un saprast to, ka sievietes var tāpat kā vīrieši un dzimumam nav nozīmes. Jā, un man arī šķiet, ka ļoti laba ideja būtu tieši paklausīties, ko paši vīrieši, kas strādā šajā profesijā, saka par to, kā ir sadarboties ar, piemēram, sievieti, kas ir kaut vai tas pats ugunsdzēsējs, ja mēs skatāmies, un vai ir kādas atšķirības izjūtams arī kolektīvā. Ja, piemēram, jums sieviete ir tikai administrators, vai arī sieviete dodas līdz uz izbraukumiem, izsaukumiem un piedalās ēku dzēšanā, dzīvnieku glābšanā vai lec ūdenī pakaļ līķiem. Jā, jo ir jau svarīgi, kā tad tas amata brālis, otrs profesionāls skatās uz to otru dzimumu. Tas noteikti arī ir interesantais kaleidoskopa leņķis, ko pētīt. Nu tā tad, kas tad būs tās aizsardzības profesijas, ko mēs apskatām? Varbūt mums ir jāsaprot, kurus cilvēkus tad mums vajag meklēt šeit. Nu, man šķiet, ka interesanti būtu zemessargi, jo tomēr militārā joma ir tā, kurā vairāk dominē vīrieši nekā sievietes. Un zemessargi ir šobrīd arī ļoti, es gribētu teikt, tautā pieprasa. Tu tā uzreiz uz zemessargiem varbūt mēs vienkārši varam skatīties tā kā militāro jomu un tad varbūt... es domāju tādu zemessargi, bet vienkārši mēs varētu to nodefinēt kā, pirmo mēs meklējam cilvēkus no militārās jomas, kas ir zemessargi, robežsargi, armijnieki. Es mazliet kļūdīšos šajās visās konkrētajās profesiju definīcijās, bet principā, es domāju, būtu interesanti paņemt divus viesus, respektīvi vīrieti un sievieti, no militārās jomas. Tas ir tāds pirmais. Jā, man pat šķiet interesanti būt arī cilvēki, piemēram, kas apsargā brīvības pieminekli vai kaut kā tā, bet tādus jau visticamākais būtu grūti atrast. Nezinu. Meklēsim, tad jau redzēsim, jo es arī gribētu teikt, ka manam stereotipiskajiem prātam, un es domāju, ka arī sabiedrībai tādai lielākajai daļai, tas jau ir tā, ka liekas, ka aizsardzībā var aizsargāt tikai stiprais dzimums, un stipro dzimumu mēs saucam vīriešus, un jā, bet tā nav, ir jau arī tās sievietes, un tāpēc... būtu vērtīgi dzirdēt, kā viņas pirmkārt dīlo ar šīs profesijas, varbūt tādām lietām, jo ir jau tur fiziskā slodze un tāda lielāka, pastiprinātāka noteikti, un kā uz viņām skatās gan sabiedrība, gan darba kolēģi. Un tā ir ļoti, ļoti svarīga vispār visai valstī profesija, profesionālā joma. Jā, tas... Jā, varbūt mēs varētu arī apskatīt kaut ko no glābšanas dienestiem, jo, piemēram, policija vai ugunsdzēsēji. Jā, policija, ugunsdzēsēji. Es gan nezinu, cik viegli būtu pie policistiem tikt. Nezinu, kāda viņiem ir tā konfidencialitāte vai nē, bet principā tas arī ir ļoti, manuprāt, vērtīgi. Par ugunsdzēsējiem, manuprāt, jā, tur arī ir kur kaut ko atrast. Ir ko rakt. Kaut kur, jā, ir kur rakt, jo iedomājies ugunsdzēsēji, taču arī ir tāda, ka deg kaut kas ir šausmīgi un ir jārīkojas ātri un tādās krīzes situācijās tur ir, risks nepajokam, risks ir tomēr ar dzīvību un jāglāb citi. Un tur ir jābūt stiprai, spēcīgai sievietei vārdu tiešā nozīmē. Jā, ja sieviete uzņemās iesaistīties šādā profesijā, tad, drosme tur ir pirmajā vietā. Jā, manuprāt, mentālai drosmei. Un, principā, cilvēkam ir mentāla drosme jābūt, bet mēs esam pieraduši to cilvēku vīriešu veidolā redzēt ugunsdzēsējus. Jā, tātad militārā aizsardzības joma, tas ir viens, tad mēs paskatāmies policistu ugunsdzēsēji, kas tur interesants varētu atrasties. Vēl jau arī ir profesijas, kas īsti nav profesijas, bet ir hobija līmenī, kur mēs redzam tikai vīriešus.
Un tā ir medniecība, arī makšķernieki, patiesībā zvejnieki, makšķernieki, mednieki. Manuprāt, ir pieredze dzirdēt vīriešu vārdā. Jā, īpaši kaut kādi vīrieši vairāk brauc, piemēram, zvejā jūrā, taču nav īsti dzirdēts, ka sievietes vilks ārā tīklus, kas pilni ar zivīm vai spēs izmest ankuru no laivas. Jā, visas anekdotas par to, ka vīri brauc makšķerēt un sievas gaida mājās dusmīgas. Tas viss ir jau tik sen un dziļi iesakņojies, ka tas ir, vīriešu darbs, vīriešu hobijs, bet ir jau arī daudz sievietes, kas laimīgas iepausto Instagramā, mans pirmais loms un vajag tur priecīgs, tā kā, ka tas arī patīk. Jā, bet lasot literāro darbu Nāves ēnā, kas atradās uz ledus kluča, tieši tā, vīrieši. Jā, tāpēc tas viss ir iekšā literatūrā, vēsturē, anekdotēs, nezinu, jebkur, visur ir vīrieši. Jā. Tad varētu apskatīt arī kādu vīrišķāku hobiju. Varbūt ir vēl kādi tādi temati. Ja mēs šeit apskatām profesijas, kur vairāk vietu rodam vīriešiem, tā vēsturiski nē, bet tomēr liekas šajās profesijās atbilstošāks ir vīrietis. Un sievietei, ko tad sieviete policisti darīs? Tad, ja mēs no tāda rakursa skatāmies, tad, sportam arī jau ir patiesībā vieta kaut kādu tur svarcēlāji vai boksā, piemēram, arī man liekas, ka vairāk, tad boksers mēs redzam. Patiesībā, jā, sports būtu arī, tas, kam varētu pieķerties šajā stāstā. Jā, kopumā skatoties viss, kur fiziskais spēks ir lielākā lomā nekā jebkāda cita darbošanās. Tad varētu doties meklēt profesiju pārstāvis. Jā, es arī gribēju teikt, manuprāt, mēs esam brīnišķīgi sapratušas, kā esam iegriezuši šo kaleidoskopu, kādā virzienā skatāmies, un jāiet meklēt militāristi, mednieki, zvejnieki, policisti, ugunsdzēsēji un pats galvenais sievietes šo jomu pārstāvis, un es ceru, ka mums izdosies. Un jūs, klausītāji, arī varat sakot līdz šīm sarunām, un mēs ceram, ka patiešām šis būs interesants piedzīvojums, un ka šī projekta ietvaros stereotipi lūzīs ne tikai mums, bet arī jums, un mūs varat klausīties. Kur mūs var klausīties, Arta? Tam jau varēs sakot līdzi mūsu sociālo tīklu kontos. Jā? Atļauju runāt? Sociālo tīklu kontos, droši vien profesija kaleidoskops, vietnē Spotify un YouTube. Tad jau līdz pirmajai epizodē, kur jau satiksimies ar kādu vīrieti un sievieti no vienas profesionālās jomas, un tad mēs iztaujāsim kārtīgi, kāds tad bija viņu ceļš līdz tai profesijai, kas ietekmē viņu lēmumus, un kā viņi saskrās ar stereotipiem, kas saistās ar viņu profesiju un dzimumu. Un to jau mēs visu aplūkosim jau nākamajā epizodē. Uz tikšanos, uz sadzirdēšanos!